Kopš iespējamās misijas ienākšanas Latvijas izglītības sistēmā masas centrs ir novirzījies krietni par labu pozitīvām pārmaiņām. Bet runājot par masas centru no fizikas viedokļa, būtu ļoti interesanti uzzināt, kur tad pašas iespējamās misijas logo atrodas tās masas centrs. Un sāksim ar to, ka vispirms noskaidrosim, kas tad īsti ir masas centrs. Un par masas centru mēs varam domāt kā par punktu objektā, kurā ir sakoncentrēta visa šī objekta masa. Un, ja mēs šo punktu novietojam virs kaut kāda atbalsta punkta, tad ķermenis atrodas līdzsvarā un negāžas. Šeit ir piemērs ar putniņu, kuram masas centrs atrodas kaut kur šeit pie knābja, un, ja mēs šo knābu uzliekam uz pirksta, tad putniņš atrodas līdzsvarā un negāžas. Kā šis saistās ar iespējamās misijas logo masas centru? Mēs pagaidām esam ceļā uz tā noskaidrošanu. Vispirms vēl aptīsimies dažām vienkāršām figūrām, kur atrodas masas centrs. Un šīs vienkāršās figūras tad būs šādas te. Pirmā figūra ir kvadrāts. Tur masas centrs atrodas paša kvadrāta centrā, novelkam diagonāls un centrā ir masas centrs. Otra apveida figūra. Tur ir līdzīgi. Tur gan nevar novilkt diagonāls, bet masas centrs atrodas pašas figūras centrā. Un trešais gadījums ir trīsstūris. Trīsstūrim, lai atrastu masas centru, mums ir jānovelk augstumi, un masas centrs atrodas augstuma krustpunktā. Tātad trīs vienkāršas figūras un trīs salīdzinoši vienkāršas metodas, kā atrast masas centru. Bet, ja mēs ar šīm zināšanām apskatāmies uz iespējamās misijas logo, šeit ir ļoti grūti atrast kaut kādas vienkāršas figūras. Jā, tur ir apļveida figūra, bet kopumā te ir neiespējami izdalīt vienkāršas figūras. Līdz ar to, iespējamās misijas logo masas centra atrašanai mums ir jāpieiet eksperimentāli. Un ir viena ļoti laba metode, kas saucās iekarināšanas metode. Šī metode strādā tā, ka mēs objektu iekarinam aiz viena punkta kādā saitē, un tad šis objekts kaut kā nostājās. Un ja tajā pašā punktā ir iekarināts svērtenis, svērtenis varētu būt, piemēram, diegā iekarināta kāda masa, tad objekta masas centrs atrodas uz šīs svērteņa līnijas kaut kur kādā punktā. Bet mums nepietiek tikai ar to, ka mēs zinām, ka masas centrs atrodas kaut kur uz līnijas. Mums vajag konkrētu punktu. Tāpēc šis ķermenis blakus šeit parādīts ir jāiekar vēl vienā punktā. Un tagad atkal ķermenis nostājas tā, ka uz šīs svērteņa līnijas atrodas masas centrs, bet mēs jau no iepriekšējās iekarināšanas zinām, ka masas centrs atrodas arī kaut kur uz šīs līnijas. Un tātad viņas krustojas vienā punktā, kur tad arī ir šī objekta masas centrs. Lai šo mēs pārnes uz iespējamās misijas logo masas centra noteikšanu, tad mums šis logo būtu jāizveido no kaut kāda materiāla. To arī darīsim. Lūk, iespējamās misijas logo kartona variants ir gatavs. Varam apskatīt, kā tas izskatās. Tikai šeit radās viena problēma. Labi, šeit radās ļoti daudz problēmu, bet viena no fizikālajām problēmām ir tā, ka šo logo nevarēja izveidot vienā gabalā. Līdz ar to šajā vietiņā nācās izmantot savienojošo elementu drāti. Šai drātī piemīt kaut kāda noteikta masa, un tas var izmainīt kopējo masas sadalījumu objektā un novirzīt masas centru no tā sākotnējās atrašanās vietas. Bet kāpēc šajā gadījumā mēs par to tik ļoti neuztrauksimies? Tāpēc, ka šīs drātas masa ir salīdzinoši maza uz kopējā objekta masas fona. Līdz ar to mēs varam vienkārši, kā fizikā pieņemts, neņemt šo masiņu vērā un iedomāties, ka viņa tur nemaz nav. Un tagad mēģināsim šo objektu iekārt un paskatīties, kur tad mēs varam atrast masas centru. Pirmā logo iekarināšana ir veikta, un šajā procesā ir jāuzmanās ar to, ka nedrīkst iekarinot šis objekts būt tā kā piekalts sienai. Tad objektam piekarināšanas punktā ir
brīvi jākustas. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka iesvārstot arī logo brīvi svārstās diezgan brīvi. Nav tā, ka uzreiz norimst, tad ir iekarināts pietiekoši brīvi. Un šeit mums tad arī ir iekārts svērtenis, diegā gašs smags objekts. Un mēs redzam, ka var redzēt ļoti smuku šo svērteņa līniju, uz kuras atrodas iespējamās misijas logo masas centrs. Atzīmēsim šo līniju uz logo. Tagad svērteņa līnija ir atzīmēta ar melnu, līdz ar to mēs varam turpināt ar logo iekāšanu citā punktā un pasīties, kā tad tas nostājas. Otrā logo iekarināšana ir veikta, un mēs varam redzēt atkal, ka logo var svārstīties brīvi, tad viss ir kārtībā ar iekarināšanu, un svērteņa līnija atkal iezīmē to līniju, uz kurienes atrodas masas centrs. Un varam jau arī novērot krustpunktu, bet uzzīmēsim tā kārtīgi to melno līniju, lai to krustpunktu var labāk redzēt. Arī otra atzīmēšana ir veikta, un tagad mums ir smukas divas līnijas, kas krustojās iespējamās misijas logo masas centrā. Un tad gala rezultātā, veicot divas iekarināšanas, mēs esam atraduši divas līnijas, kuras krustojās smuki vienā punktā, un tad šis punkts ir uzvarētāja punkts, un tur atrodas iespējamās misijas logo masas centrs.